Man ar tevi ir labi. Man liekas, ka tev bija labi zem palmām, basēna malā. Bija, bet man ir labi arī zem mejām. Bet tu atceries lambādā, mojito. Bet tagad es gribu polku. Vai? Ko daram? Liekam nost tās somas un ejam līgot. Es gribu satikt savējos, lūdzu. Tu esi aizmirsis mūsu tiešo pienākumu. Kāds tu tas ir? Nu, padomā. Nu, mēģini atcerēties. Lekt pār ugunskura. Nu, to pēc tam. Alu iedzer. Arī pēc tam. Kas tad vēl? Paparžu gultiņa. Nu, mēģināsim uztaisīt Jānīti. grietiņu. Pēterīt. Līzīti. Nu labi, lai iet visi 4. Aiziet! Jūs, puiši lieli, maziņi. Un jūs skaistie skuķīši, jūs klausaties, mēs stāstīsim, kas mācīja mums bučoties. Reiz Ādams paradīzē dus, izstiepja zālē zāda. Viss ir tik rāmi, viss ir tik klus. Viņš smējas balsī skaļa, balsī skaļa, balsī skaļa. Blakus saldā miedziņā, dus ievas kundze klusu, un Ādams savā jautrībā grib traucēt viņai dusu, jo Ādams savā jautrībā grib traucēt viņai dusu. Te bitīte tik maza skrien, zum, tā ir jau klātu pār ievas rožu lūpām lien. Kas tās lai pasargātu? Nu, vecais Ādams domāt sāk, tā mūs nāk lielas raizes, kā tas var būt, ka bītē nāk, un ādu lūpas laizās, kā tas var būt, ka bītē nāk, un lūpas ādu laizās, kad Ādams pieliek lūpas gan. Bija ievas mūžiņas, un sald, cik tas patīk man. Tik saldas lupiņas, vai, kā tas man patīk man. Tik saldas lupiņas, vai, kā bučošanās gatava. Bija paradīzē to dien, tašs puisis dažalīgava. Māk bučoties vēl šodien, tašs puisis dažalīgava. Māk bučoties vēl šodien.